Esiet sveicināti Audita akadēmijas studijā. Šodien mūsu saruna būs par Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības fondu īstenošanu Latvijā, par to, ar kādām problēmām mēs saskaramies, ieviešot Eiropas Savienības fondus, kas ir tās labākās prakses, kādā veidā īstenot Eiropas Savienības fondus, arī par to, kā darbojas CFLA un kāda ir sadarbība CFLA arī ar iekšējiem auditoriem, vai vispār CFLA ir iekšējais auditors. Un, lai atbildētu uz šiem jautājumiem, pie mums studijā šodien viesojas centrālās finanšu un līguma aģentūras direktore Anita Krūmiņa. Sveiki, Anita! Liels prieks, ka esat pie mums, un Anita ir vairāk kā 20 gadu pieredze Eiropas Savienības fondu īstenošanā un arī investīciju uzraudzībā. Un Anita ir saistīta ar finanšu plānošanu, ar starptautisko sadarbību un arī ar administratīvās kapacitātes stiprināšanu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Un Anita, vienā no pasākumiem jūs minējāt tādu frāzi, ka Nerežas Eiropas Savienības fondu apguvē ir ar pārāk daudz nulēm un pārāk daudz iesaistītajām personām. Un līdz ar to tas pirmais mūsu jautājums ir, kā jūs raksturotu centrālās finanšu un līguma aģentūras lomu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanā Latvijā, lai šīs nerežas tad neīstenotos un nenotiktu? Jā, es teiktu, ka tā ir arī droši vien viena no tām būtiskākajām lomām, centrālajai finanšu un līguma aģentūrai būt kā starpniekam, kā partnerim ar savu atbildības daļu, lai mēs visas fondu investīcijas, lai mēs tiešām ieviestu atbilstoši tam, kā šīs te fondu finansējuma donors, kā Eiropas komisija un arī mēs visi arī kā nodokļu maksātāji, tātad, lai šis te finansējums tiktu ieviests atbilstoši. Un mēs no savas puses palīdzam finansējumu saņēmējiem izprast noteikumus, izprast tās prasības, nokonsultētais gadījumos, ja finansējumu saņēmējiem ir kādi jautājumi vai arī radušies kādi riski, un tad kopīgiem spēkiem palīdzēt nonākt līdz rezultātam. Kā ir, vai ir kaut kādas pazīmes vai prakses, kas raksturo tādu labi pārvaldītu projektu? Es teiktu, ka tā galvenā pazīme laikam ir neuztvert fondu naudu kaut kā specifiski vai kaut ko tādu, kas ir kā dāvana vai kaut kāds finansējums, kas man vienkārši pienākas, bet apieties arī ar fondu naudu no tāda kārtīga saimnieka prizmas. Un to mēs ļoti labi redzam projektu vadībā, ka tad, kad projektu vadībai ir nodrošināta laba komanda, kad projekts ir adekvāti saplānots, ir izvērtēti visi riski, tad arī šis te projekts tiek veiksmīgi īstenots, un tad arī to zaudējumu ir ļoti maz vai nav vispār, un mēs varam priecāties visi par labiem rezultātiem. Bet, šai te fondu finansējumam pieiet kā tādai vieglai naudai. Es esmu dzirdējis arī tādus apzīmējumus, vai varbūt ir tāds brīdis, kad mēs nonākam līdz tam finansējumu piešķiršanai, un tad liekas, tad es tālāk varu darīt tā kā man gribas, tad arī tas rezultāts noteikti nebūs labs, jo fondu nauda tā tomēr ir nauda ar nosacījumiem. Šie nosacījumi ir jāizpilda, bet ja mēs šos nosacījumus izpildam, tad arī mēs varam, tad arī šo te fondu finansējumu mēs tiešām varam veiksmīgi īstenot, veiksmīgi investēt tā, lai mūsu ekonomikai būtu arī labs rezultāts. Mhm. Jā, un mums Audita akadēmijā diezgan bieži nācies auditēt projektus. Un tas, ko mēs esam lielākoties arī manā pieredzē redzējuši, kad tās problēmas, ja ir projekts ciets fiasko, parasti ir meklējums tieši plānošanas posmā. Kā jūs no savas puses saredzat, kas ir tas posms, kurā visvairāk problēmas rodās projektos? Plānošana vai īstenošana vai jau tā noslēguma fāze? Šeit es noteikti ļoti gribētu piekrist tam, kad plānošanas fāze ir tā viskritiskākā, visbūtiskākā, jo tad, kad mēs saskaramies ar tādiem vai nepārvaramām lietām, tad bieži vien tās kājas aug jau tai plānošanas fāzē, bet tās problēmas vairāk viņas izpalda tieši vai parādās īstenošanā. Bet, ja projekts ir pārdomāts, ja ir ievērtēti riski jau pašā plānošanas sākumā, un ja mēs skatāmies uz visu projekta ciklu kā uz
tādu, realistisku darbu, kas mums ir paveicams, tad, man liekas, arī, tas jau ir pusmi no veiksmes, jo, ja mēs tā gribam visu ļoti optimistiski un iedomāties, kad es te ļoti ātri pāris mēnešu laikā uztaisīšu iepirkumus, man viss notiks, tā ir tāda ļoti laba varbūt, tāda optimistiska domāšana, ja, bet, dzīvē un realitātē jau tās lietas notiek savādāk. Bet, ja mēs šos riskus tiešām ievērtējam jau sākotnēji, tas plāns ir pārdomāts, ir nodrošināta veiksmīga projekta komanda, ir atvēlēts arī finansējums tam, lai finanšu plūsma būtu nepārtraukta, tad arī mēs varam nonākt arī pie labiem rezultātiem, un tad mums nav jācīnās ar negatīvām sekām. Jā, varbūt varat kādu piemēru pateikt, kas ir tie biežākie klupšanas akmeņi, kur parasti projekta īstenotāji, ar kuriem saskarās? Klupšanas akmeņi noteikti vislielākais klupšanas akmeņs ir iepirkums. Tas mums, diemžēl, ne tikai mūsu valstī, ja, tas ir visā Eiropā, kur mēs redzam, ka iepirkuma nosacījumi nevienmēr tiek vai pareizi saprasti, vai pareizi piemēroti, bet lielākās kļūdas un arī lielākās kļūdas ar finanšu sekām visvairāk mums tiešām ir novērotas iepirkuma procesā. Iepirkumam arī ir, droši vien ir daudz faktoru, kas ir jāņem vērā. Ir jāņem vērā gan adekvāti iepirkuma procedūras plānošana. Tātad nevajadzētu izvairīties no iepirkuma mākslīgas sadalīšanas tikai tādēļ, lai varbūt kādu to posmu vai kādu no iepirkuma sadaļām paveiktu ātrāk, bet jāskatās uz visu iepirkuma plānu ir kopumā, uz to, kas mums ir arī tālākā laika posmā ir nepieciešams un kompleksi jāvērtē arī šie iepirkuma plāni, un tālāk jau arī vēl viens tāds, man liekas, liels klupšanas akmenis ir tāds, kad tiek iepirkuma prasībās mēs sarakstam kaut ko vienu, un tad, kad mums jānonāk ir pie iepirkuma rezultātu vērtēšanas, tad mēs pēkšņi kaut ko citu gribam vērtēt, un tas ir tāds, es teiktu, diezgan liels paradoks, ko es joprojām nespēju saprast arī, tie paši cilvēki, kas ir šīs iepirkuma prasības ir nodefinējuši, tad vērtēšanas laikā pēkšņi kaut kā, vai to sāk interpretēt, vai nesaprot paši, ko ir varbūt arī sākotnēji izvirzījuši. Un tas ir, man liekas, viens no tādām kļūdām, no kurām ir ļoti viegli izvairīties. Ja mēs saprotam, ko mēs prasam, un to mēs arī līdz galam ievērojam, tad daudz problēmas mēs varētu arī jau saulēcīgi šādi atrisināt. Vēl viena lieta, protams, ir arī iepirkums ne tikai tādā brīdī, kad mēs to veicam, bet arī tālāk jau īstenošanas fāzē, sakot līdz tam, ko mēs esam nopirkuši un uz kādiem nosacījumiem esam nopirkuši un arī pie šiem te nosacījumiem pieturēties, nevis veikt tādas izmaiņas, kas varbūt ir pašam iepirkuma izpildītājiem nāk par labu, bet kas tā kā neveicina vienlīdzīgu attieksmi arī pret pārējiem iepirkumā startējušajiem pretendentiem. Vēl skatoties uz tādiem biežākajiem klupšanas akmeņiem, jāsaka, ka mēs arī saskaramies varbūt vairāk kārtīgi ar to, kad projektu īstenotāji neiepazīstās ar šiem te fondu piešķiršanas nosacījumiem. Jo, kā jau es sākotnēji minēju, tad fondu nauda, tā ir nauda konkrētam mērķim, kas ir sasniedzams, un tie ir konkrēti nosacījumi, kas pārsvarā tomēr novirza vai iezīmē to lauku, kādiem tieši izdevumu veidiem mēs varam šo te fondu finansējumu paredzēt. Un tas nozīmē, kad tie ir tie nosacījumi, jau mēs nevaram kaut kā tā ļoti viegli prātīgi vai skatīties daudz plašāk un sākt pēkšņi interpretēt tās lietas, ka mēs gribam nopirkt vēl kaut ko citu vai vēl kaut ko citu izdarīt par šiem te fondu līdzekļiem. Ja mēs arī to gribam darīt, tad tas ir jāsaskaņo, un tad mēs varam vienoties katrā ziņā, jebkurā gadījumā, ja kaut kādas novirzes no plāna ir paredzamas un dzīve ir dzīve, tas tā arī notiek, tad mums ir ļoti liels lūgums vienmēr pakonsultēties arī ar to mūsu projektu vadītāju, kurš tad vienmēr arī nāks ar to savu padomu, vai kaut kas ir projektā grozāms, vai mēs varam turpināt pēc tā projekta plāna, kā tas ir, un arī pievērst arī pašiem uzmanību šiem tieši programmas nosacījumiem.
Tas, ar ko mēs bieži saskaramies, un jūs arī vairāk kārtīgi jau minējat, ir šie riski, ka tie riski ir pareizi novērtēti un monitorēti arī laika gaitā, visā projekta gaitā. Tas, ko mēs bieži auditos redzam, kad sākotnēji rakstot pieteikumu, tas risks ir novērtēts, viņš ir apzināts, tur ir kaut kādas darbības, un nevienmēr šīm darbībām reāli seko šīs darbības, kas tur ir sarakstītas. Un tas mūsu jautājums ir, varbūt jūs varat padalīties no praktiskās pieredzes, kas ir tie riski, kas gandrīz visos projektos ir. Kā izskatās šī sadaļa, ka tas projekta pieteikums ir uzrakstīts, tur ir nodefinēti riski, ir nodefinētas arī kaut kādas darbības, bet reāli tur neseko tām darbībām, varbūt līdzi vai nepilnā apmērā. Jā, kāda ir tā sadarbība attiecībā uz riskiem un projektu īstenotāju? Jā, risku tēma mums šobrīd ir ļoti aktuāla, jo mēs arī vispār projektu īstenošanas uzraudzībā un atbalstā finansējuma saņēmējiem arvien vairāk vadāmies pēc šīs riskos balstītas pieejas, ņemot vairāk. Un ne visu varam pārbaudīt, ne visu arī ir liederīgi pārbaudīt, un tādēļ vairāk koncentrēties tiešām uz tām riskantākajām jomām. Un jā, tas ir arī tas, ko mēs projektos arī dažreiz saskaramies, kad tā risku vērtēšana uz papīra izskatās ļoti labi, ja, bet praksē atkal tā kā liecina par kaut ko pretēju. Un es gribētu teikt, varbūt, ka riski paši par sevi tas nav nekas slikts, tā arī tāda normāla lieta. Mēs bez riska principā neko nevaram izdarīt un nevaram arī paredzēt tādu projektu īstenošanu, bet šie riski ir jāapzinās un slikta varbūt projektu īstenošanas praksa ir tad, ja mēs izliekamies, ka mums risku nav un pasakam, ka mums viss ir kārtībā. Riski ir jāapzinās, tie ir jānovērtē, un tad mēs varam piemeklēt arī atbilstošākos pasākumus, kā mēs ar šiem riskiem varam tālāk jau strādāt. Bet, ja mēs paskatāmies atkal jau uz tādiem, biežāk, tas, ko mēs redzam, tie biežāk pieļautie riski ir, ir termiņu plānošana, ir arī tādu, pat neparedzētu, bet, piemēram, kaut vai iepirkuma procesā, ja mēs plānojam iepirkuma procesu, tad paļauties uz to, ka iepirkums noritēs gludi bez jebkādām sūdzībām, tā būtu tāda ļoti skaista prakse, bet, tā nav reālā prakse. Un tādēļ tas ir arī tāds viens no kaut vai posmiem, kur, šie riski ir jāapzinās, ka tomēr mums ir sūdzība risks, ir jāapzinās tas, ka mums tomēr arī tās plānotās darbības var nenotikt tajā termiņā, kā mēs to bijām plānojuši. Un tie ir tie riski, kas ir saulēcīgi ir jāapzina, jāparedz pasākumi nevis novēršanai, ja, bet šo risku vadībai. Un tas ir atkal mēs nonākam pie tāda ļoti pārdomāta plāna, pie apzinātas projektu vadības un pie apzinātas projektu vadības, tad principā mēs arī ar šiem riskiem varam strādāt. Un ja ir kaut kādas lietas, kur varbūt nav tā skaidrojums pieteikams, tad mēs aģentūrā arī ļoti daudz šobrīd šo fokusu liekam tieši uz atbalstu finansējumu saņēmējiem, lai mēs skaidrotu gan nosacījumus, gan skaidrotu varbūt arī tos apstākļus, pie kādiem gan šie riski var iestāties, gan arī kā mēs ar šiem riskiem varam strādāt. Jo, ja mēs saulēcīgi par riskiem uzzinām, mēs varam palīdzēt, ja tā māja jau deg, tad pašās beigās mēs neko nevaram izdarīt. Bet ja mēs redzam par signāliem, mums ir kaut kāda informācija, tad jau mēs varam nākt talkā. Un tas projekta īstenotājs, viņš pie jums var griezties uz tādām individuālām konsultācijām, ja viņš redz, ka kaut kas nenorisinās tā kā vajadzētu, vai tie riski sāk pakāpeniski piepildīties, tad jau attiecīgi ar jums var sazināties un jūs tad skatāties kopā uz to situāciju. Mums katram projektam, ko Latvijā ievieš vai nu uzņēmējs, vai nevalstiskais sektors, vai publiskais sektors, tātad katram projektam pie mums aģentūrā ir savs projektu vadītājs, tātad viena atbildīgā persona, ar kuru projektu īstenotājs var sazināties. Un mēs ļoti aicinām tiešām arī šo iespēju izmantot, jo veiksmīgs projekta rezultāts ir arī mūsu vajadzīgais rezultāts, un tādēļ ir iespējas ar šiem projektu vadītājiem mūsu aģentūrā tātad gan sazināties telefoniski, e-pastiski, ar viņiem tikties arī klātienē un tās lietas izrunāt, un tāpat arī, man liekas, dažreiz ir arī būtiski mācīties ne tikai no savām kļūdām, bet gudrāk ir mācīties no citu kļūdām, un tādēļ mēs arī par citu kļūdām mēs arī regulāri veicam tādus
apkopojums par to, kas tad varbūt ir bijuši tie klupšanas akmeņi arī citos projektos, un tad šos te apkopojumus gan mēs publicējam mūsu mājaslapā, gan arī mēs rīkojam tās augtos labās prakses seminārus. Tas notiek reizi pusgadā, gan pavasarī, gan rudenī, kad mēs apkopojam tādus aktuālākos jautājumus no projekta īstenotājiem, ko mēs redzam, ka šobrīd varbūt ir tādas aktuālākās tēmas, un tad gan paši stāstam par biežāk pieļautajām kļūdām un par lietām, ko mēs pamanām, kam projekta īstenotājiem vajadzētu pievērst uzmanību, gan arī mēs pieaicinām dažādas sadarbības partnerus. Mums ļoti aktīvi piedalās kolēģi no iepirkuma uzraudzības biroja, dažreiz no tiesību sargājušām institūcijām, dažreiz no mūsu audita iestādes mēs arī piesaistam kolēģus, un tad tālāk jau arī ir iespējas uzdot viņiem tos jautājumus, ar kuriem varbūt projekta īstenotājs saskaras, vai arī dzirdēt arī to pārējo institūciju pieredzi, lai nebūtu pašam pie kaut kā tā jānonāk. Un sakiet, ja projekta īstenotājiem kaut kas tomēr nav sanācis, kurā brīdī jūs piemērojat finanšu korekciju un par kādiem procentiem iet runa? Un vai tā varbūt ir vienīgā seka no jūsu puses? Jā, ziniet, finanšu korekciju stāsts, tas noteikti nav tas stāsts, par ko mēs ļoti gribētu, lai mēs nonākam pie maksimāli maz finanšu korekcijām, bet, protams, tas ir viens no tiem uzstādījumiem, ko arī, finansējuma piešķīrējs, tātad Eiropas komisija noteikusi, kad, un tāpat ir, es teiktu, ka tas nav sods, bet tā ir iespēja Latvijai koriģēt tos izdevumus, ko mēs Eiropas komisijai pieprasām, kā atmaksājums, kā tās veiksmīgās investīcijas. Jo mēs varam finansējumu tātad pieprasīt tikai par attiecināmiem izdevumiem, tātad par tādiem izdevumiem, kur mēs visus nosacījumus esam ievērojuši. Un attiecīgi, ja mēs redzam, vai konstatējam, kad ir kādi pārkāpumi, tad mums ir iespēja šo te finansējumu apjomu, komisijā deklarējumu apjomu koriģēt. Tā kā es teiktu, tā ir tāda mūsu iespēja nezaudēt visu finansējumu, ja, bet ieviest korekcijas un šo te finansējumu tātad samazināt. Bet tur mēs vadamies pēc Eiropas komisijas noteiktajām vadlīnijām, kādas tātad ir šīs te, ko viņi uzskata, kas ir tas koriģējamais apjoms, un mēs gribētu vēl vienreiz tomēr atgriezties pie tā, ka pirms tam mēs darām visu iespējamo, lai mums pie tām korekcijām nenonāktu, un tādēļ vēlreiz, tātad, ja mēs redzam kaut kur, kad vislabāk, jā, protams, ja mēs varam saskarties ar riskiem, jā, vai arī, ja ir tā problēma, jau ir notikusi, kaut kas varbūt nav sanācis, tad saulaicīgi jau par to runāt un tad meklēt tos iespējamos risinājumus. Ja tomēr jau process ir aizgājis tik tālu, ka mēs neko vairs izmainīt procesā nevaram, jā, tad šīs te finanšu korekcijas tiek piemērotas, bet tur ir ļoti dažāds apjoms, kā tas ir. Tas var būt 25%, varbūt arī 10%. Katrs individuāls gadījums tiek vērtēts individuāli, skatoties tiešām uz tiem, uz tā pārkāpuma būtību, uz to, vai tas ir kaut kādā veidā šo te Eiropas finansējumu ir atstājis ietekmi uz to vai nav. Pašas smagākās korekcijas ir par krāpšanas riskiem, un tas ir tas, protams, ko arī mūsu finansējuma piešķīrējs ir pateicis, ka pret krāpšanu mums ir 0 tolerance. Tas nozīmē, ka, ja projektā ir notikuši kāds krāpniecisks darbības, tad gan mēs šo te finansējumu par projektu nevaram pieprasīt atmaksai. Tā kā, tas ir tas smagākais veids, varbūt tā var teikt. Jā, un sakiet, vai jums ir bijuši šādi te gadījumi nokonstatēti, kur ir šī 100% korekcija? Tāds gadījums, piemēram, tas pats krāpšanas gadījums, kur jau jūs vairs nevarat tolerēt un nevarat tātad šos te izdevumus attiecināt. Šādi gadījumi par laimi reti, un tiešām mums to gadījumu nav daudz, bet es drīzāk teiktu, ka mums ir vairāki gadījumi vēl procesā, kur ir aizdomas par krāpšanu konstatētas, un krāpšana ir tā lieta, mēs neesam izmeklējušā iestāde, mēs to nevaram noteikt, un līdz ar to tās ir tiesības sargājušās institūcijas, kas tātad ar šo te lietu izmeklēšanu nodarbojas, un tā ir arī tiesa, kas tad pieņem šo te gala lēmumu, vai tad tā krāpšana ir notikusi vai nē, un attiecīgi šie te ir procesi, kas vēl joprojām varbūt ir kaut kādā vai izmeklēšanas vai tiesas ceļā ir skaidrojami, bet tie apjomi ir mazi, un līdz ar to es domāju, ka tas ir arī tāds labs veiksmes faktors, kad mēs varam pietiekami ātri varbūt noreaģēt arī uz tiem sarkanajiem karogiem, ko mēs pamanam, lai to gadījumu būtu pēc iespējas mazāk. Un kas ir tie uzraudzības pasākumi, ko CFLA īsteno pie projekta īstenotājiem?
Tā ir tā ikdienas uzraudzība, kur mēs sekojam līdzi gan projekta īstenošanai, gan arī šī tā izdevuma attiecināmībai. Sekojam līdzi arī tam, vai mērķis tiek sasniegts, tātad vai principā vai šīs te investīcija ir liederīgas, jā, vai tās aktivitātes saskana ar izdevumiem, ar plānoto budžetu, ar plānotajiem sasniegtajiem rezultātiem. Un tālāk vai arī visi attiecināmības nosacījumi ir īsti ievēroti. Tās ir tā galvenās lietas, par kurām mums ir jāsako līdz, kā arī, protams, vai neparādās kādi sarkanie karogi attiecībā uz krāpšanas pazīmēm. Vai šobrīd ir kaut kādas konkrētas, varbūt aktualitātes vai pozīcijas, kam jūs pastiprināti pievēršat uzmanību pie projektu īstenotājiem? Šobrīd, laikam, jāsaka, tas lielākais fokus šobrīd tiešām ir uz rezultātiem, uz to, kad, lai mēs gūtu pārliecību, ka rezultāts nav tikai uz papīra, jā, vēl rezultāts netiek sasniegts formāli, bet lai mēs gūtu pārliecību, ka tas rezultāts tiešām ir atbilstoši sasniegts un kad no šīs te fondu investīcijas ir tiešām arī pievienotā vērtība. Un tas ir, man liekas, tāds ļoti aktuāls vispār jautājums šobrīd, jo arvien lielāku uzsvaru arī nākotnē mēs liksim tiešām šiem te liederības izvērtējumiem, tātad arī jau plānošanas stadijā, lai arī plānošanas stadijā vispār konkrētām investīcijām paredzot finansējumu, lai tiktu izvērtēts ekonomiskā atdeve, tātad vai tiešām ir vērts ieguldīt šajā vai šajā jomā Eiropas Savienības finansējumu. Tātad, jā, rezultāti, tas ir tas viens aspekts, krāpšanas riski, tie ir arī tie riski, uz kuriem mums ir jāliek liels uzsvars patstāvīgi. Un adekvāts varbūt arī cilvēku resursu nodrošinājums, jo tas ir tas, ko mēs redzam kā viena no tādām veiksmes atslēgām veiksmīgai projekta īstenošanai, kur, ja projekta komanda tiešām tiek labi nokomplektēta un tiek paredzēts resurss, ja, tad arī šī te kontrolas sistēma projekta ieviesēja institūcijā tiek nodrošināta, tad mums arī ir tāda lielāka pārliecība, kad arī mēs nonāksim pie abām pusēm veiksmīga rezultāta. Vai jums ir kādi praktiski ieteikumi, kā nokomplektēt to komandu veiksmīgi? Jūs vairāk kārtīgi jau minējat, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tā projekta komanda ir un viņa darbojas un ir paredzēts atbilstoši cilvēku resursi. Vai ir kaut kādi principi, varbūt, uz ko jūs skatāties un saprotat, jā, šeit ir ok ar komandu, nē, šeit kaut kas nav kārtībā? Man liekas, tas ir laikam tāds auditoru, tas, manuprāt, nāk no auditoriem, ja, ka to jau 5 minūtēs var redzēt, ja, runājot ar projektu komandu, vai tā kā, vai šī te komanda iedziļinās projekta saturā vai nē. Bet, es teiktu, ka tādu, Mans noteikti novērojums un arī ieteikums visiem finansējuma saņēmējiem vai projektu īstenotājiem ir ieguldīties šajos cilvēku resursos, ieguldīties tajos projektu vadītājos, jo tas kapacitātes jautājums noteikti tā ir key atslēga, vai projekts būs veiksmīgs, viena no key atslēgām, vai projekts būs veiksmīgs vai nē. Un to mēs ļoti labi redzam arī projektu ieviesējos, kur šie te projektu vadītāji ir pietiekami arī tādi, atbalstīti un varbūt arī, arī no šo te iestāžu vadības puses, tad arī, tā saimnieciskā attieksme vienmēr arī ir redzama. Ļoti svarīgi ir arī šos te projektu vadītājus arī un iepirkumu veicējus, tātad ir svarīgi arī saglabāt šajās institūcijās, un tad, ja tās ir tādas attīstības komandas, kas pie projektiem strādā, tad arī var redzēt, ka no projektu uz projektu jau tie rezultāti ar vien, ir labāki, jā, tā pieredze tiek uzkrāta, un šī tā ir tā kapacitāte, kas ļoti veiksmīgi tad tiek arī tālāk izmantota. Tā kā, jā, kapacitātē ir jāieguldās, jo bez kapacitātes noteikti to nevar izdarīt. Un vēl viens varbūt arī tāds novērojums ir, kad mēs varbūt arī no savas puses redzam, ka dažkārt uz projektu īstenošanu tiek piesaistīti, piemēram, konsultanti, kas ļoti labi tur māk aizpildīt projektu veidlapas un formas. Un tad, kad šis te finansējums saņēmējs finansējumu arī iegūst, projekts tiek apstiprināts, tad tālāk viņš paliek viens pats, un tad
uzdodot jautājumus, ko jūs šeit bijāt plānojuši, dažreiz ir tā, ka tās atbildes pat nav. Un tad, tas arī tāds viena kļūda, no kā droši vien mācīties ir, kad ir tas redzams, vai tu pats esi ieguldījies jau tajā projekta sagatavošanas fāzē, tu zini, ko tu gribi sasniegt un kāds ir tas tavs plāns, kādiem līdzekļiem tu to izdarīsi, vai tu tā kā nesaproti, tu esi iegūs naudu ar kādu palīdzību, un tad pēc tam tu tālāk nezini, ko ar to projektu iesākt. Tā kā, jā, tas ir ļoti svarīgi, un tāpēc arī tajā projekta īstenošanas tajā sagatavošanas fāzē, jau tad, kad projekta iesniegums tiek sagatavots, arī tad mēs ļoti daudz dodam to konsultatīvo atbalstu, un mēs esam gatavi arī tā kā vairāk palīdzēt, gan ar dažādiem materiāliem, skaidrojumiem, video rullīšiem, un ko tik mēs nedaram, lai projektu iesniedzējiem palīdzētu pieteikumu pašiem sagatavot, nevis paļauties uz ārēju palīdzību, un tad jau tā projekta īstenošana ir daudz grūtāka nekā tad, ja to pats esi plānojis. Mums ir tāds klasisks jautājums iekšējiem auditoriem, kurš auditē iekšējos auditors? Līdz ar to mums ir jautājums jums, kurš vēl auditē CFLA? Par auditu trūkumu mēs nevaram sūdzēties. Mums ir ļoti daudz auditu, kas mums principā ir patstāvīgi ārēji auditi, kas regulāri mums ir projekti un mūsu procesi, kas tiek auditēti no ārpuses. Latvijas sistēmā tā primāri ir Latvijā Eiropas Savienības fondu revīzijas iestāde. Tad regulāri pie mums viesojas arī Eiropas komisijas auditori. Pie mums viesojas ik pa brīdim arī Eiropas revīzijas palātas auditori. Tā kā fondiem jau vispār tas auditu apjoms ir tāds diezgan plašs, un katrs tas līmenis paļaujās uz zemākā līmeņa kontrolēm. Tā kā principā, ja mēs tā paskatāmies uz to kopējo audita piramīdu, tad mēs esam tas pirmais saskarsmes punkts ar projektu ieviesējiem. Mēs esam tā pirmā līmeņa kontrole, un tālāk jau pārējiem auditiem, kas nāk pie mums ir jāstāst, kā mēs guvām pārliecību par tiem izdevumiem, ko mēs esam finansējuma saņēmējiem apstiprinājuši. Tā kā, jā, tā sistēma tiek auditēta vairākos slāņos. Jā, un noteikti jums ir arī diezgan daudz ieteikumi no auditora puses, un sakiet, kā jūs šos te ieteikumus monitorējat, vai tie ieteikumi tiek izpildīti, vai jums ir kāda sistēma vai reģistrs, un cik tas ir nozīmīgi vispār tos ieteikumus arī ieviest? Auditors mēs vienmēr cienam ļoti, ja ir ieteikums, tas, protams, ir jāievieš, bet arī, manuprāt, vispār tādu ieteikumu, ja mēs nepiekrītam ieteikumam, tad par to ir jādiskutē audita laikā, nevis jāapstiprina ieteikumu plāns, un pēc tam tikai varbūt jāsāk apšaubīt, vai tas ir ieviešam vai nē. Tā kā, jā, tā diskusija noteikti ar auditoriem notiek jau saskaņošanas stadijā visiem auditu ziņojumiem, un tālāk, jā, mums ir sistēma, mēs, protams, ļoti rūpīgi uzskaitam visus ieteikumus, sekojam līdz arī to ieviešanas termiņam, un tālāk jau arī par ieviestajām rekomendācijām, protams, mums arī tālāk ir jāatskaitās, bet jāsaka, ka tā mūsu fondu vadības saimniecība visa notiek mūsu IT sistēmā. Mums ir kohēzijas politikas vadības informācijas sistēma, kurā gan tiek uzkrāti visi projektu dati, gan visi auditu dati, un tā ir arī sistēma, kur mēs varam sekot līdz tātad arī auditu ieteikumiem un to ieviešanas gaitai. Sakiet, mums ir vēl jautājums par to, kā jūs redzat nākotni, respektīvi, kā izskatās nākamie 3-5 gadi tādā Eiropas Savienības projektu pārvaldības kontekstā, vai kaut kas mainīsies, un arī par šiem te procesiem kopumā, vai tie procesi kļūst sarežģītāki vai varbūt vienkāršāki, jo mēs cenšamies iet prom no birokrātijas, bet tomēr šķiet, ka projektu gadījumā ir nepieciešama tā dokumentēšanas un saskaņošanas un arī citi procesi. Jā, tā ir tāda tēma, par kuru mēs arī ļoti aktīvi domājam visu pagājušo gadu. Manuprāt, mēs esam diezgan strādājuši pie šīs te birokrātijas mazināšanas dažādām iespējām, bet pilnībā atiet no tā saucamās birokrātijas, droši vien, ka mēs nevaram, jo tai naudai ir jābūt izsakojamai un jābūt ir pamatotai. Bet, protams, arī fondu vadībā mēs vairāk gribam uzticēties pašiem finansējuma saņēmējiem. Saņēmējs ir atbildīgs par finansējumu atbilstošu izlietošanu, un mēs to savu sistēmu vairāk balstīsim tiešām uz risku analītiku, tātad
tātad uz konkrētiem riskiem, kam mēs pievēršam uzmanību tā, lai tas birokrātiskais sloks finansējuma saņēmējiem būtu pēc iespējas mazāks. Mēs, protams, skatāmies arī nākotnē uz to, kā mēs varam atvieglot arī gan pieprasāmās, gan projektu atlases procesu, kur mēs varbūt arī varam samazināt gan iesniedzamās informācijas apjomu, gan arī šo te kritēriju skaitu, cik un kas mums ir vērtējams. Es teiktu, gan tā kopsavilkot, gan atlases procesā, gan ieviešanas procesā mēs maksimāli mēģinām šos te procesus optimizēt tā, lai mēs nonākam tikai pie būtiskajiem un kritiskajiem kritērijiem, kam pievērst uzmanību, bet atmetot pēc iespējas vairāk dažādus garus skaidrojumus, kā mēs ļoti labi arī redzam. Šobrīd mākslīgā intelekta rīki ļoti labi palīdz visām pusēm rakstīt garus skaidrojumus, un mēs pie sevis meklējam rīkus, kā šos skaidrojumus varbūt arī, ko ar tiem tālāk darīt. Tā kā vairāk, es teiktu, atmest visu lieko, bet palikt tikai pie tām kritiskajām lietām, par ko mums jāgūst pārliecība, gan atlasot projektus, gan tālāk jau apliecinot izdevumu atbilstību. Digitālie risinājumi, tā ir tā mūsu nākotne, kur mēs arī skatāmies lielām cerībām. Kā es minēju, mums ir kohēzijas politikas vadības informācijas sistēma, kas kā Rīga nekad nebūs gatava. Vienmēr tur ir kaut kādas lietas, ko mēs ieviešam, uzlabojam un meklēsim tālākus risinājumus, un arī citus rīkus meklēsim, kā mēs varam optimizēt to savu darbu. Un noslēgumā mēs gribam jautāt jums, varbūt jūs varat padalīties ar kādiem 3 veiksmes atslēgām, kas ir jāievēro projektu īstenotājiem, lai tas projekts norisinātos labi un veiksmīgi, un lai nebūtu tās finanšu korekcijas. Tad droši vien kopsavilkot par tām 3 lietām, tad es gribētu teikt, tā ir adekvāta plānošana. Noteikti tas ir realistisks plāns ar visu risku izvērtējumu, kā mēs varam no pieteikuma iesniegšanas brīža nonākt līdz veiksmīgai projektu realizācijai. Otrā lieta noteikti ir atbilstoši cilvēku resursi, paredzēt tiešām resursus projekta komandai, kas var šo te projektu arī atbilstoši ieviest, un kas var šo te, kas var profesionāli to tātad novest līdz šim te gala rezultātam. Un trešā lieta, man jāpadomā. Varbūt tie iepirkumi. Trešā lieta, es teiktu, tā ir tomēr iepazīties ar projekta īstenošanas nosacījumiem. Iepazīties ar tiem nosacījumiem, uz kuriem vispār finansējuma saņēmējs piekrīt vai piesakās, tad, kad pieteikums tiek iesniegts. Tas ir arī tāds klupšanas akmens, bet kas, man liekas, arī tāda veiksmes atslēga varētu būt, kad, es kārtīgi iepazīstos ar to, uz ko es parakstos, tad es to arī varu ieviest. Bet dažkārt mēs parakstamies un tikai pēc tam sākam domāt, kas tad tas īsti bija, un varbūt, ka kāds nepamanīs, kad kaut ko gribēšu izdarīt savādāk. Tā kā, tā būtu trešā lieta. Tad plānošana, resursi, nosacījumi. Pie tā mēs šodien liksim punktu. Teiksim jums lielu paldies, un paldies, ka klausījāties. Visu labu!